Sveiki! Mēs esam Mārpusāles ģimnāzijas podkastā. Šī ir mūsu 9. epizode. Pie mums ciemojās Rūta Dūduma Ķirse. Labdien! Īstenībā mans mīļākais skaitlis ir 9. 9? Jā! Wow, tā ir dzimšanas diena arī forša. 9. datumā, viss ar 9 saistīts. Tas ir forši! Laba Tas ir tik sakritība. labi! Wow! Man prieks jūs šeit, ar jums šeit būt kopā. Jūs! Labi, jā, Uz tu? Es varu uz tu? Es domāju, ka obligāti. Ok, Jā. man būs vienkārši. Es vienkārši Jā. man vienmēr plānais ledus, kad. Ok. Jā. Tad, varbūt jūs tu varētu mūs iepazīstināt, mūsu klausītājus ar to, ko tu dari un kas tu esi. Jā, vieglāk būtu pateikt, ko es nedaru. Tātad mani sauc Rūta, es esmu absolvējis Mārpusāles savulaika vidusskolu. Ļoti par to priecājos. Visus 12 gadus arī šeit nomācījos. Un pēc skolas absolvēšanas es iestājos pedagoģijas akadēmijā un savu dzīvi kopš tā laika sāku saistīt tikai un vienīgi par un ap dziedāšanu, mūziku. Skolas laikā es arī ļoti daudz dziedāju skolā. Nebija konkursu vai nebija pasākumu, kur es nedziedātu. Nebija arī pasākumu, ko es nevadītu un nedziedātu. Tā kā skolā es biju arī diezgan aktīva šajā tādā skolas muzikālās tādā dzīvē. Viņu tā kā uzturēja, varētu teikt. Un pēc skolas absolvēšanas, viss, ko es darīju, ir dziedāju. Es pēc izglītības esmu džeza mūziķis, džeza vokālists. Bet, es domāju, ka daudzi vai daži vismaz skatītāji būs mani kaut kur redzējuši sākotnēji kā backvokālisti. Ļoti ilgi, ļoti daudz tādiem grandiem Latvijas, kā piemēram Lauris Reiniks vai Grupa Music vai ir pat bijuši kaut kādi pasākumi, kur mēs piedziedam Intram Busulim vai kopā ar Big Bandu. Dažādi visādi projekti. Tad es esmu dziedājusi pāris dziesmas, es pat esmu iedziedājusi ar Bermudu divstūri. Tas varbūt būs tāds jums zināmāks tandems. Yeah. Tad man ir interesantas sadarbības bijušas arī ar citiem dziedātājiem, bet tagad, ko es daru, bāzējos, tā ir vokālā grupa Framest, kura svinēja pagājušajā gadu 20 gadu jubileju. Mēs pārsvarā nodarbojamies ar akapela mūziku, dziedam bez pavadījuma, kopā ar beatboxu, bet mums ir dažādas programmas arī ar pavadošiem mūziķiem, tā kā mums nav tāda viena kaut kāda niša, kurā mēs darbojamies. Esam dabūjuši godalgotas vietas, esam izceļojuši Āziju, esam bijuši viskaut kur krustām šķērsām un tā. Un tad man vēl viena tāda sirdslieta ir, sauksim to pat tradicionālo popmūziku. Negribu to saukt par šlāgeru mūziku, bet, teiksim, latviešu estrāde, kas ir jau pagājušā gadsimta kaut kādi 60., 70., 80. gadi, kas ir diezgan sarežģīts muzikāls materiāls un kopā ar muzikālu apvienību Vintage, ar kuriem ar dombiedriem mēs satikāmies akadēmijas laikos. Mēs nodibinājām 11 cilvēku sastāvu ar visām stīgām un pūtējiem un ritmu sekciju un vēl pavadošo backvokālu. Mēs tā kā restaurējam vecas, senas, labas dziesmas. Tas ir forši. Tas ir līdzīgi tā kā Carnival Youth, vai ne? Viņi arī ņem Viņi dziesmas. Viņi renovē, viņi aranžē, viņi paņem dziesmu un viņi pārveido pa savam. Mūsu pamatu uzdevums ir atstāt visu, kā tas ir bijis, ar visu to sarežģīto aranžējumu, kas ir bijis apakšā, kas ir diezgan komplicēti, nocelt tā kā 1:1. Un ko es vēl ikdienā daru? Es strādāju par skolotāju. Es esmu vokālais pedagogs. Es esmu bijusi vokālais pedagogs dažādās vokālajās studijās, bet tad es vienu brīdi strādāju arī Rīgas Doma korskolā, mūziklu nodaļā, un tad es izlēmu atstāt sevi džeza mūzikā vairāk un paliku strādāt Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā par džeza un populārās mūzikas nodaļas vokālo pedagogu. Wow, tas ir reāli forši. Jūs vēl joprojām tā kā strādājat kā skolotāja vai? Jā, tas ir tagad aktuālās. Tas ir tagad? Jā, ok. Jā. Wow, tas ir reāli. Magdalēna to dzird? iPhone. Viss labi? Ok. Es vēlējos vairāk pajautāt par to. Jūs absolvējāt šo skolu diezgan, teiksim, nesen. Man liekas, tas izreitināt, tas ir atkal tas slavenais 9. gads. 9. Tā ir reāli sakritība. 9, visur 9. Nav 6, 7, bet 9.
Ak, Dievs. Labi, bet es vēlējos pajautāt, kādas ir sajūtas šeit atgriezties? Foršas, es jau stāstīju, ka, piemēram, šajā studijā kādreiz mums notika kultūras vēstures stundas, un tagad, ja es eju pa skolu, kas ir piecelta, pieremontēta klāt, es atpazīstu tikai, teiksim, tās ēkas daļas, kas bija arī manā laikā, ja tā var teikt. Bet es arī izbaudīju vēl skapīšu. Es neizbaudīju lielo kafejnīcu, bet es izbaudīju skapīšu. Jā, tā kā man vienmēr šeit atgriežoties ir tāda mega nostalģija. Es atceros ļoti daudz foršus, arī netik foršus, visādus brīžus, bet man liekas, ka tas skolas karusels, kas bija 12 gadu garumā, kā mēs par augam attīstamies, ko mēs pieredzam. To es visu ienākot šajās telpās arī atceros. Jā. Bet nav dīvaini, ka skola ir pārveidota, ka liekas, tas bija tur, un tad tas ir šita. Tagad... Man skauž. Es reāli gribētu gribējusi izbaudīt to platību lielāku, un es gribēju izbaudīt lielo kafejnīcu, es gribēju izbaudīt tos skapīšus vairāk. Man bija, man liekas, vienu gadu tikai tie skapīši, kad sākās tas remonts. Protams, kad bija mazāka skola, bija arī visi tādi vairāk čupiņās. Jā, arī telefoni nebija nemaz tik populāri. Jā, vispār mums starpbrīžos mēs reti, kurš kaut kādos telefonos sēdēja kā zombijs. Mēs vairāk tur skraidījām kaut ko, visu laiku meklējām kaut kādus veidus, kā mēs kaut ko varam, kaut kādu action kaut ko padarīt. Jā, mums ir telefoni, bija telefoni, bet nebija iPhone vēl. Jā. Bija kaut kādi vēl podziņu telefoni, bet tas, ka mēs starpbrīžos noteikti nebija tā, ka sēdēja telefonā. Jā. Mums arī tagad no 1. līdz 6. klasē skolēni nevar izmantot telefonus skolā. Tas ir forši. Jā, viņus, man liekas, ka savāc klases audzinātāji. Es to neesmu pieredzējis, es nezinu, kā tas ir. Bet es zinu to, ka mūsdienās tagad jauniešiem ir tā problēma, ka viņus laikt tajos telefonos. Un ka mūsu skola, un it īpaši Mārupē, man liekas, vai vispārīgi, vispārīgi skolu sistēmā tagad ir tā, ka no 1. līdz 6. klasē skolēni nevar izmantot telefonus. Tas ir forši, jo telefons ir laba lieta, ja viņu māk izmantot, un ja viņu māk kontrolēt to laiku, cik tu daudz izmanto, bet, ja ir pa daudz, es pat arī jūtu, ja es aizsēžos telefonā kaut ko, nezinu, skrolojot vai kaut ko, es pēc tam jūtos tāds, kurš ciplināties. Pirmkārt, acis ir tādas, ka tu nesaproti, kur tu atrodies, un man nepatīk tā sajūta. Jā. Man kaut kā arī parasti, tā, ka es par ilgu aizsēžos, man liekas, ka es aizmirstu, ko es gribēju darīt. Man, piemēram, ja es no rīta pieceļos, es gribu izdarīt to, un tad es paņemu to telefonu, pasēžu, un man tāds bāc. Ko es gribēju darīt? Jā, tāda lielā māksla kontrolē, cik tu ilgi pavadi telefonā laiku, un ko tu tur dari. Vai tu spēlē tur spēlītes, vai tu, piemēram, nezinu, čato ar ChatGPT, bet tā kā interesantā veidā, ka tu gribi noskaidrot kaut kādas lietas pasaulē, piemēram, vienkārši, lai tu kļūtu mazliet gudrāks. Jā. Labi. Es vēlēs pajautāt, varbūt jums ir vēl kaut kādas spilgtas atmiņas no skolas, kas jums ir varbūt palikušas atmiņā, kaut kādi blēņu stāsti. Vai, Nedrīkst stāstīt. Blēņu stāsti. Es vairāk atceros tos pasākumus, ko mēs taisījām. Mums bija popielas, mums brauca žūrijā visādi slaveni cilvēki. Un tik interesanti teikt slaveni cilvēki, ar kuriem tagad it kā sanāk pat dziedāt kopā un tam līdzīgi. Tad bija modes skates, tad bija aerobikas sacensības. Varbūt tagad arī noteikti mums nav aerobikas sacensības. Mēs taisījām priekšnesumus, tur baigās horeogrāfijas, domājām tērpus, tur pirkām New Yorkerī un visu kaut ko. Un, bija kas varētu būt tāds palaidnības? Nezinu, ekskursijās droši vien kaut kāds palaidnības. Mums ir bijuši tā, ka sākās no rīta ekskursija, bet viens puisis bija kaut ko laikam nelegāli pagaršojis, un tā viņš arī palika skolas stoltē un neaizbrauca uz ekskursiju. Nezinu, viņu neielaida vai viņš neiekāpa? Viņš nebija spējīgs. Jā. Visādi ir bijuši tādi interesanti tie gadījumi. Kas vēl? Skolas kafejnīcā. Es atceros, skolas kafejnīcā man bija kaut kādas nedēļas, ka man nebija kabatas naudas. Bet man baigi gribējās kaut ko apēst, vai kaut kāda bija tas garšīgais kartupels. Nezinu, vai tagad vēl ir tas kartupels, tas, kas ir tajā... Saldētā bumbiņa tāda tā kā brūna.
Saldais. Saldais kartupeļs ir dārzens. Nu, Tā kā mūsu skolā kafejnīcā pārdod kartupeli, kas ir tā kā bumbiņa, šokolādes bumbiņa ar kokosriekstu skaidiņām. Viņš bija tik garšīgs. Un man tā kafejnīcas pārdeja bija jau baigā draudzene, un es viņai dažreiz uz parādu paliku. Es vienmēr to parādu samaksāju, viņi tur savā blociņā pieraksta. Un tad es vienreiz domāju, man vajag kaut kā to naudu dabūt, un tad es sāku katram prasīt pa vienam. Mums bija santīmi vēl un lati. Oh tātad es prasīju pa vienam santīmam, jo mana ideja bija, ja es paprasīšu vienu santīmu, man visticamāk neviens neprasīs viņu jādot atpakaļ. Viens santīms, es uz zemes atrodu vienu santīmu dienā no sērijas. Labi, un tagad es biju sakrājis, beigās es sakrāju vienu latu, tā kā 100 santīmus. Es nezinu, tas ir €40. Un es varēju nopirkt ēst. Un kaut kā tur padzerties. Bizness! Jo ūdens arī maksāja kaut kāds tikai 30 centīmus, kaut kāds 60 cents vai 50 cents vai kaut kas tāds. Bija daudzreiz lētāks cenas, bet es atceros, ka es sakrāju pa tiem. Tātad es 100 cilvēkiem paprasīju pa vienam santīmam, un es dabūju vienu latu, un es biju baigā biznesmeni. Wow, reāli biznes! Tagad visiem prasīja pa vienam centam un dabūsiet €1. Tas ir wow. To es tā atceros. Kaut kāds, es nezinu, vēl kaut kāds atgadījums varbūt. Mūsu klasē mācījās arī direktora meita. Wow. Un tad bija tad, kad klase grib grupveidā kaut ko nobastot, tad direktora meita nedrīkst bastot. Tas tā kā, nebūs labi. Un tad sanāca vienmēr, ka mēs zinājām, ka mēs visi tā kā, davai bastojam. Un Dita, viņa sēdēja tā, es nevaru. Un tad sanāca, ka mēs visi basto un Dita aiziet uz stundu. Nebija tāda vairāk apcelšana tādā gadījumā? Apcelšanas jau bija daudz. Nē, Ditu mēs neapcēlām. Okay. Bet vispār mūsu klase bija tāda diezgan mobbinga tādā augšgalā, varētu teikt. Es arī tur es esmu bijusi tā, kuru apceļ, un esmu bijusi arī tā, kas apceļ. Kas apceļ? Jā. Es, protams, ka es tagad ar savu galvu domāju, cik tas ir bijis stulbi un priekš kam tas ir vajadzīgs. Es laikam varbūt arī tajā brīdī, kad tu domā, kurā tu tajā grupā iedaries, jo es nezinu, vai tagad ir tādi, es domāju, ka noteikti ir tādi flanki, kad ir tie tā kā kaut kādas tur tās saucamās cacas, tad ir kaut kādi tā kā zubrīši, un tad ir kaut kādi emo vai panki vai kaut kas alternatīvie, un tā kā tie sociālās grupas tur tā sagrupējās. Un es tajā laikā nebiju ne caca, ne punks, ne zubris. Es biju varbūt no visa pavisam. No katra pavisam. Es katru dienu gribēju būt kaut kas cits. Un tāpēc es arī laikam, man bija tāds tā kā kaut kāds nosacīti draudzeņu bariņš, bet tāpat laikā man bija tā kaut kāda tieksme, man bija tāda zinkāra būt katrā tajā grupējumā maz drusciņi, jo neviens jau nav sliktāks vai labāks. Mēs visi vienkārši bijām citādāki, un mēs nav divi vienādi cilvēki. Bet vienkārši pamatskolā tu to vispār neaizdomājies. Tu neaizdomājies par to, ka kādam tā būs nereāla trauma. Piemēram, tad, viņš izaug liels un pabeidz skolu, viņš negrib skolu vispār dzirdēt. Ir bijuši visādi laiki. Es domāju, ka tagad tie, kas mācās skolā, varētu būt tas kaut kas tas pats, kaut kas līdzīgs, dažreiz varbūt pat trakāks. Negribās varbūt to tā salīdzināt, bet vienmēr skolā tas mobbings ir pastāvējis, un ļoti forši, kad ir tādas kampaņas, kas viņu izskauž. Jo, tad, kad tu saproti, ka tu esi kaut ko izdarījis sliktu kādam, to tu saproti tikai pēc tam, protams. Tāpēc ir forši, kad aktualizē to tēmu, kad mēs visi esam esam cilvēki. Dzīvi. Katrs kaut kas ar saviem plusiem, mīnusiem, tarakāniem, blusām. Vienam patīk tāds stils, otram tāds stils, bet tāpēc tas viens nav kaut kāds, nezinu, outsiders vai tam līdzīgi. Nezinu. Man liekas, ka tas dare to be different, visu balto aitu barā, ja tu esi melna, vai visu kaut kādu pelēko lietusargu barā, tu esi krāsainais. Lietusargs tas nav
tas nav slikti. Jā. Un, jā, žēl, bet to tu saproti bišķiņ vēlāk tikai. Man liekas, būs ļoti interesanti, satikties 24. aprīlī. Ak, Dievs, jā! Es tā gaidu. Es rakstīju dažiem klases biedriem, bet es rakstīju arī, man bija tādas čomīgas attiecības arī ar vienu gadu zemāk un vienu gadu augstāk skolas biedriem. Un es rakstīju, tu nebūsi, tu nezinu, aizbraukšu pie mājām ar rolām, tur loga apmētāšana. Labi, nē. Jā, mēs tur smējamies, kad es ļoti gaidu. Man bija piedāvājums vienam koncertam. Es saku, netiek man saldājums. Netiek, piedodiet. Wow, pilnīgi datums ir iezīmēts, ka jābūt. Viss man kalendārā es satiku Rīgā jūsu fizikas skolotāju, kas bija arī mans fizikas skolotājs. Un es prasu, kad ir saldējums? Man vajag tikai viena informācija, kad ir saldējums, jo es jau izskaitīju, ka 10 gadi ir pagājuši kopš tā pēdējā saldējuma, kad es to vienu reizi, bet es biju tikko absolvējis, nebija tik interesanti. Vēl nebija paspējis noilgoties pēc tām telpām un cilvēkiem. Un tad bija Covid, kad nebija salidojuma. Un tad tagad es vienkārši skaitu. Es tiešām skaitu dienas. Man ļoti gribās. Tas ir forši. Tas ir ļoti forši, ka gribās satikties, gribās ballīti, gribās atmiņas. Jā, man patīk grimt atmiņās, man patīk skatīties vecas bildes, tur visādas no izlaidumiem un no skolas ekskursijām, man ir visādas bildes. Un es esmu tāds atmiņu cilvēks, kas ik pa laikam paskatās, kas ir noticis. Un tāpēc es, man liekas, neaizmirstu ļoti daudz tādas kaut kādas lietas. Tikpat daudz aizmirstu, bet ja ir bildes vai kaut kādi materiāli, kurus tu vari tā kā pačikot, kā ir bijis, tad ir vieglāk kaut kā, nezinu, par to visu vēl tā padzīvoties. Tu stāstīji arī par mūziku, kad tu skolā biji ļoti aktīva mūzikas tādā daļā, vai ne? Varbūt tu arī kaut ko citu darīji skolā, vai tu piedalījies parlamentā? Jā, es biju parlamentā, bet tajā kultūras segmentā, jebkurā gadījumā, es nebiju prezidente. Bet viss, kas bija saistīts ar skolas notikumiem, kur bija iesaistīta mūzika, es vienmēr tur biju klātesoši, vai 1. septembros vienmēr man lika dziedāt, vai pēdējos zvanos man vienmēr lika dziedāt. Tad bija tāds konkurss igadējs, kur no skolām arī aicināja tā kā, cilvēkus, kuri dzied skolēns, kur ir daudz maz dziedoši, tur man arī vienmēr aicināja. Skolā vēl bija skolotāja tāda Sarmīta Šulce, kas bija man pirmā mūzikas skolotāja. Viņa, diemžēl, ir aizgājusi aizsaulē, bet ļoti, ļoti foršas atmiņas. Viņa gan bija tāda stingra, vienmēr visam viņa baigi stingrā bija un tā. Man, protams, mūzikā bija 10, bet es uzskatu, ka es nebiju tā, kas pielien kādam, bet man vienkārši, kaut kas padevās. Jā, un liekas, parasti tās skolotājas tās stingrākās ir tās, kuras vienmēr atcerās un kuras pietrūkst pēc tam, man liekas. Stingrākās? Jā. Nezinu, iespējams. Stingrs skolotājs jau nav slikts skolotājs. Stingrs skolotājs pat dažreiz ir ļoti labi, kad tu neesi pārāk liels čoms, jo tur arī ir kaut kāda robeža, kad sāk jau tāds palaisties bišķiņ brīvāk tas viss process mācību. Bet stingrs skolotājs viņam nav jābūt ļaunam. Stingrs nav ļauns, tur nav vienādības zīmes. Līdz ar ko stingrs skolotājs ir tāds, kas pasaka, tagad būs darbs, un tad, kad mēs esam ārpus skolas kaut kādā aktivitātē, mēs varam brīvāk parunāt par jebko, bet tad, kad ir stunda, ir mani noteikumi, un tavs uzdevums šajā sistēmā ir iekļauties un tā kā mani klausīt. Un man liekas, ka šobrīd vispār mūsdienās tās trīsstūris, kas ir skolēns, vecāks un pedagogs, ir kaut kā apgriezušies kājām gaisā. Man liekas, ka skolēniem tagad liekas, ka viņiem ir tāda vara, ka viņi var pateikt, nezinu, skolotājs tev pienāks un uzliks roku uz pleca, un skolēns atļausies pateikt, jūs aizkārāt manu tur fizisko telpu vai kaut ko. Man liekas, Dievs, ja es būtu kaut kāds, nezinu, karalis, es vienkārši atļautu joprojām skolēnus vienkārši, nezinu, kratīt vai ar lineālu vai izmest ārā no klases, tā kā ar ko tu vispār atļaujies. Man liekas, ka tas trīsstūris ir rītīgi mainījies. Diemžēl skolēniem šobrīd ir kaut kāda nezināms izcelsmes vispār kaut kāda teikšana par kaut ko. Un tas, man liekas, galīgi kaut kā dīvaini. Vai arī vecākiem dažreiz ir lielāka teikšana nekā tam skolotājiem. Skolotājiem, jā. Nezinu.
nezinu, man liekas, ja ir skola, tad ir tas skolotājs, ir direktors un ir, nu, tā kā tie ir tie skolas dievi, un tad tie pārējie ir tie mācekļi. Jā. Nu, labi. Par šo skolas sistēmu mēs vairāk noliksim malā. Es vēlējos pajautāt, kā jūs vispār nonācāt mūzikas pasaulē? Varbūt jums tas bija jau ģimenē. Es zinu, ka mamma ir ar mūziku arī saistīta. Vai tas bija tā kā vairāk, nezinu, arī hobijs, kas vienkārši patika ļoti, un tad kaut kā tas aizsākās skolā dziedāt un tā? Jā, labs jautājums. Jo skolas laikā tas ir no ģimenes. Jā, man abi vecāki ir ar mūziku saistīti. Visticamāk, tāpēc arī kaut kas gēnu līmenī ir iedzimis manī. Un man ļoti ilgi likās, ka tas ir mans hobijs, man tas it kā padodas. Es nekur baigi negāju mācīties dziedāt, nu, tā specifiski skolas laikā īpaši. Tikai pēc skolas es sāku to tā kā, nu, profesionāli apgūt. Un man vienmēr ir licies, ka mūzika, nu, kas tad mūziķis tā ir? Vienkārši padziedāt. Jā, vai tā ir tāda profesija? Nezinu, tā kā, nu, viņš vienmēr var būt kā tāds blakus kaut kāda nodarbe vai kaut kāda papildus tur ienākumu, kurus tur vajag gūt, bet tev ir jāstrādā normālā darbā, nu, kas ir tāds sabiedrības stereotips laikam. Jo man ir bijušas tādas draudzenes, kurām ļoti patīk dziedāt, bet vecāki pasaka, izmācies par juristu un, nu, vismaz, lai tev ir kaut kāds tas pamats zem kājām. Jā. Viņi nekad nav strādājuši par juristi. Viņi tagad vispār ir skaistumkopšanas sfērā, piemēram. Un, ja tev ir tas radošais gars, nu, tevi neviens nenosēdinās solā no 9 līdz 5 bankā vai vēl kaut kur strādāt. Nu, ja tu nededz pēc tā darba, tad tu vienkārši mocīsies visu dzīvi. Jā. Un laikam, ka paldies manai mammai, kura mani tā kā pabīdīja tīri profesionāli mūzikas lauciņā, savādāk es, nebūtu atradis šo ceļu? Iespējams, es vienkārši visu laiku domāju, ka tā mūzika man ir tikai tāds hobijs vai vaļasprieks. Līdz ko es, pirmkārt, es esmu laimīga, ka man izglītība ir saistīta ar mūziku, ka es daru darbu un saņemu par to, piemēram, atalgojumu, bet es daru tādu darbu, ko es mīlu, un man nav sajūta, ka es strādāju. Protams, ka es arī nogurstu, un ja daudziem liekas, ka, nu, kas tur ko padziedāt, pamēģiniet. Atnāciet vienreiz uz vokālo nodarbību, saprotiet, kas tas īstenībā ir par sportu, lai vispār ar to profesionāli nodarbotos. Jo nav jau runa par to, ka mēs visi varam dziedāt. Tu droši vien dziedi, tavs klases biedri vai klases biedrenes dzied, visi dzied, bet ja tu to dari tā kā biznesu, tur pēc tam tās šķautnes jau aiziet daudz un dažādās ceļos. Jā, tas nav saistīts tikai ar to radošo mūzikas. Tur es sēžu un tikai komponēju un tam līdzīgi. Tas vienmēr aiziet tālāk arī tīri tehniskās lietās. Jā, un kā tas ceļš aizgāja? Jā, kad es pēc 12. klases iestājos tieši džeza un populārās mūzikas nodaļā, kas bija savulaik vēl bija Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Tagad viņi ir cieti un viņi ir tā kā piekonektēti pie Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas, un to es arī absolvēju. Wow. To es absolvēju gan bišķiņu bakalauru, jo man pietrūka kredītpunkti, un tad arī maģistrus pabeidzu. Wow, tas ir uz doktoras neiešu vēl. Kāpēc tieši džess? Jā, interesanti. Nu, tāpēc, ka pirmkārt nav izglītības tikai tur popmūzikai, Latvijā. Tad tev jābrauc uz Londonu vai kaut kur uz ārzemēm. Un bija, tā nodaļa saucās džeza un populārā mūzika, lai gan tur pārsvarā mācīja džeza mūziku. Nu, teiksim, improvizāciju un džeza harmoniju un džeza standartus un visu, kas saistīts ap to pasauli. Un, laikam citu opciju nemaz nebija. Nu, vai nu opera, vai nu džesa. Vai nu džesa, jā. Tāda ir augstākā izglītība, tāda var iegūt. Tāpēc es izvēlējos džeza mūziku un sāku ar viņu iepazīties un sapratu, ka īstenībā zem tā vārda džess nav nekas tik bailīgs vai kaut kas tik svešs, ka zem tā džeza slēpjas jebkurš cits stils, kuru pēc tam tu vienkārši vari daudz labāk izprast un pārvaldīt. Daudz treniņa, daudz stundu pavadīts ir vienkārši 4 sienās, kačājot visādas gammas, dziedot un tā tālāk. Tas nav tikai uzspied YouTube un tagad dziedam līdzi. Jā. Tas ir bišķiņ sarežģītāk. Tāpēc, es esmu ļoti pateicīga mammai, kas pateica, ka, hei, re, kur ir tāda nodaļa,
nevis tur kaut kāda vai kultūras vadība vai kaut kāda tikai pedagoģija, bet ka tur ir tieši tas radošais, kur var izpausties. Un laikam arī saslēdzās tie visi pareizie laiki un cilvēki, jo es ļoti ātri tiku ievilkta tādā kā Latvijas mūzikas biznesa virpulī. Mēs ļoti daudz dziedājām backvokālu ar vēl 2 meitenēm, draudzenēm. Teju visos Latvijas pasākumos, kas bija no tā 9. 10. gada, bija TV šovi, kur mēs dziedājām katru gadu backvokālu. Bija visādi lielie pasākumi, kur bija dažādi dziedātāji, un mēs tik aiziet visiem pēc kārtas piedziedam, mēs bijām kā sastāvdaļa no pavadošā sastāva, kā tagad šovos ir meitenes, kas arī vai pārdzied mani dzied, piemēram, backvokālu vai supernovās dzied backvokālu. Mēs visur tur bijām, visās Eirovīzijās. Tur man bija tāds gads, ka es piedalījos, es dziedāju kaut kādos 4 priekšnesumos vienā tajā tiešraidē. Man bija, faktiski minūtes laikā fiksi jāpārģērbjās, un tā vai nākamais šovs, kas tur bija pa kustībām, kaut kāda ģitāra jātur vai kaut kas. Ļoti tas ir intensīvi, diezgan interesanti tāds posms. Un es baigi ilgi esmu laikam vienkārši visā tajā zupā forši vārījusies. Tā kā teorija nāca ar kaudzi prakses vienlaicīgi. Tā ir neatsverama pieredze. Man liekas, tas ir ļoti forši. Tikko arī iemaisījusies. Jā, tas ir ļoti forši. Tad, kad tu kaut ko studē, piemēram, ka tev ir iespēja to reāli pieredzēt un piedzīvot. Jā, praksa bez teorijas un otrādāk. Un to es arī sapratu, ka man likās, ka es varu tikai praksēties, varu tikai dziedāt. Bet es nemācēju lasīt notis, piemēram. Un tad man uzaicināja dziedāt ar Jelgavas Big Bandu. Un es biju iemācījusies ritīgi sakalus tās dziesmas, ko viņi man iedod. Un viņi tā, wow, Rūta, ļoti, ļoti skaisti. Un tā, varbūt tu gribi vēl vienu dziesmu nodziedāt. Es tādu, un man iedod kaut kādas notis, kuras es nezinu tādu dziesmu pirmkārt. Un es tās notis sākumā turēju otrādāk, ok, piedodiet. Tā. Un viņi sāks dziedāt, spēlēt. Un es, protams, neko nevaru nodziedāt. Tas bija 1. kursā, manuprāt. Un tas diriģents man tā pastāstā. Tā kā tu vari sakalt, cik robotiski tu visu vari, tā kā smuki arī noklausīties, bet tagad tev ņem ar profesionālai mūziķiem, ņem lūdzu. Es jūtos drausmīgi, un tas, man liekas, bija tāds pavērsiena punkts, ka es nevaru sev vispār dēvēt par profesionālu mūziķi, es pat nemāku notis lasīt un turēt, un tad faktiski akadēmijas laikos es to visu rītīgi sakačājos, tāpēc, ka man bija spīts sevis tā, es nevaru iet kaut kur sevi pozicionēt kā dziedātāju, ja es nezinu teoriju. Ja es esmu super švaka teorijā, tas nekam nedara. Es tagad klausos, un man likās, ka tu vari iekļūt tikai mūzikas nodaļā, tikai tad, ja tu reāli zini pamatus un notis. Es biju sakalusi tādu pašu pamatiņu, jo es biju paņēmusi privātu skolotāju kaut kādu mēnesi pirms iestāju eksāmeniem, kas tur man kaut kādus diktāts. Es biju mācījusies bērnu mūzikas skolā 2 gadus, tā kā 1. un 2. klasītē, un viss tās bija mans vienīgās zināšanas. Intervālos es dziedāju tautas dziesmas, lai tā kā atpazītu intervālus un zināju kaut kādas pāris tur mažorus, minorus, bet tas ir arī viss, neko vairāk. Un es dabūju arī ļoti sliktu atzīmi iestāju eksāmenā, sāksim ar to, es dabūju kaut kādu 6, bet es izšļūcu, ka man trāpījās tādi jautājumi, ko es varbūt biju kaut kur dzirdējusi, un tad man pēkšņi izdomā tur kaut kādas harmonijas tautas dziesmai. Un es atkal sēžu pie tām klavierēm. Kas no sērijas ir harmonija? Kaut kas gaisā virmo? Nē. Man gāja grūti, bet laikam palīdz tas, ka tu esi tikai muzikālā vidē, un visi pārējie tev apkārt to vien dara, kā dzied un lasa notis, un tad, tā kā slēpošanā uz kalnu, tu skaties, kā citi slēpo, un tad tu mēģini viņus atdarināt, un tad tev sāk sanākt, un tad tu tā kā iemācies. Jā. Kā no visa tā solistas, backvokālistas sadaļas? Ne sadaļas, bet, profesijas, jūs nonācāt līdz grupas izveidai? Jā, tu par Framestu runā? Framests. Nav manis izveidota grupa, tā ir grupa, kurā es tiku ieaicināta jau viņiem aktīviem esot. Tas notika 13. gadā. Tas notika tā, ka man vienkārši piezvanīja grupas vadītājs Jānis. Un, labdien, man sauc Jānis. Ļoti politkorekti ar mani runāja, un es viņam sākumā pateicu, nepaldies, man bailes, ļoti švaka lasu nots, jo visi Frames grupas dalībnieki ir absolvējuši Rīgas domu korskolu, kur šī mūzikas teorija ir viņiem,
jau iekšā, pārākajā līmenī. Jau Viņi DNS vienkārši no sērijas, jā, pirmajā klasē jau mācās to, ko varbūt mēs tur mūzikas skolā kaut kādā 5. vai 6. klasē tikai sāk mācīt. Tā kā man bija ļoti bail, man bija tāds, jā, varbūt kaut kādi kompleksi nereālākie par to, ka esmu ļoti vāja, vēl lēna noša lasītāja tajā laikā, 13. gadā. Un es pateicu, nē. Un pēc gada Jānis zvanīja vēlreiz, un es tā, nu labi. Es piekritīšu, bet es jau tagad laikus atvainojos, ka tas būs slikti, varbūt ļoti lēni. Jā. Un viņš man iedeva pirmās notis, tādiem ļoti sarežģītiem skaņdarbiem. Man bija alta partija, kas ir tā kā otrā balss, un es skatos tās notis, un es pie klavierēm viņas tur bakstu, un es sāku raudāt. Es saku, ārprāts, tas ir tik grūti. Jā. Un es saucu, ka man ir tāda bijusi Frames skola, neoficiāli bez diploma, bet nošu lasīšanā tā bija vienkārši mega tā kā progress, kā es tieši dziedot Frames grupā apguvu notis. Jā. Un, jā, tā es arī tur nokļuvu. Nu, nezinu, Jānis bija kaut kur dzirdējis, kur es dziedu tur kaut kādos, nezinu, restorāniņos vai kafejnīciņās un jā, paaicinājis. Jo interesanti stāsts par Jāni, Frames vadītāju, nu jau manu vīru, ka viņš bija, es mācījos šeit 5. klasē kaut kur varbūt. Viņš ir 3 gadus vecāks. Jā. Viņš tātad bija 8. klases skolēns kaut kur. Arī šeit? Nē. Bet viņš dzīvoja vienu brīdi Jaunmārupē, un viņš jau tad komponēja dziesmas. Jā. Un viņa māma bija laba draudzene mūsu mūzikas skolotājai, un tā māma atnesa Jāņa dziesmu uz skolu. Jā. Un es kaut kādā 5. klasē dziedāju Jāņa dziesmu šeit. Es vienkārši, tad, kad mēs ar Jāni sapazināmies, es mācījos kaut kādā 2. kursā laikam, tas 13. gads vai 3. vai kaut kas tāds. Nu, es saku, jā, interesanti, mazā Latvija, kad es tā kā pirms nezinu, cik tur tiem gadiem dziedāju viņa dziesmu. Un tad sanāk, ka tā kā, tās likteņa līnijas kaut kur. Tā jau parasti ir, man liekas, tas ir tas invisible string. Tas, ka tu satiec cilvēkus tā kā ne par velti. Nu, vēl jau Latvija ir maza. Tas arī fakts. Bet pasaule ir maza. Vispār pasaule maz, tāpēc, ka ir ļoti daudz cilvēku, piemēram, ārzemēs satiekās, un viņi vispār ir dzīvē bijuši vienā posmā, varbūt pat vienā skolā, gājuši pa vieniem gaitiņiem, un tas fakts, ka tu reāli satiec tos cilvēkus, kuri ir bijuši tajā posmā, tajā dzīves posmā, tā ka tu esi bijis tajā pašā, man tas liekas tā kā tik ļoti insane. Jā. Tas ir wow. Tā kā tādā veidā es nokļuvu grupā Frames, mums bija pirmais koncerts vispār ārzemēs. Es biju tik uztraukusies. Tur bija vienkārši blāķis ar jaunu programmu jāapgūst. Un laikam kaut kā vienkārši tu tā salikās. Pirmkārt salikās, bet tu saproti, ka tā intensitāte tevi tā norūda, ka tu jau sāc vienkārši pārvērsties par kaut ko, jau sauksim to par profesionālu. Jo pirms tam par vārdu profesionāls tur varēja vēl padiskutēt. Jā. O kā tad Jānis ir grupas Frames dibinātājs? Jā. O kā tad kā jūs viņš ir jūsu vīrs sanāk? Jā. Kā tas salikās? Jūs jau iepriekš zinājāt viens otru vai tas ir tikai tajā Frames grupas? Nē, mēs nezinājām. Nē, tas par mīlestību runājam. Mazliet. Bet man vienkārši interesē, kā tas tā kaut kāpēc, tas nebija tāds uzreiz. Tā doma, jā. Jā, kā darbs ir darbs, un pēc tam ir citas lietas, tā kā skolās stunda ir notiek, un pēc tam ir starpbrīdis. Jo parasti tā profesionālā vide un privātā dzīve ir tāda ļoti trausla līnija, uz kuras uzkāpt, man liekas. Jā, tas jau tā kā, kad rāda kaut kādās avīzēs, kā tur tās visas Holivudas zvaigznes tur šķirās, precās. Latvijā, man liekas, tas nav tik traki. Jā. Nezinu. Tā kaut kā salikās, jā. Bet vienkārši ir interesanti un tā ironiski vienkārši attīt to filmu atpakaļ, ka tas ir kaut kur jau no kādiem skolas laikiem kaut kad bijis, un tad atkal satiekās. Mēs pat vienā Eirovīzijā, kur Frames piedalījās vēl citā sastāvā, un es piedalījos kā soliste, tas bija, man liekas, 12. gadā vai 13. kaut kas tāds, ka mēs jau tur taisījām bildes, tur kaut ko tur un tā, un tad pēc gada vai 2 mēs dziedājām Frames. Tas ir reāli, tas ir tāds, man liekas, sapņu piepildījums. Tu skaties no malas, un tu reāli to pats piedzīvo, un esi tajā iekšā jau tajā vidē.
Jā, un man liekas, ka tagad tas laiks ir tā pagājis. Tā faktiski arī visiem šiem gadiem īsi pēc absolvēšanas arī tas viss tāds frames ceļš ir bijis. Un pagājušajā gadā mums bija 20 gadu jubileja, un mums atkal atnāca atpakaļ mūsu arī grupas biedrs, kurš ar mani vienā gadā sāka dziedāt Roberts Memens, kurš ir zināmāks kā grupā Citi zēni savulaik dalībnieks. Ar viņu arī ļoti ilgi mēs esam izbraukājuši ar frames šādā 5 cilvēku sastāvā. Mēs bijām Ķīnā, mēs bijām Dienvidkorejā, mēs bijām Taivānā, mēs bijām Japānā, mums bija Austrijā vokālistu konkurss, kur mēs ieguvām Grand Prix. Tad mēs bijām Itālijā, mēs esam bijuši Kaļiņgradā savulaik, kad vēl nebija ārprāti. Lietuvā arī, respektīvi, Āzija ir mūsējais es tā klausos, stāsts, un tad kaut kur drusku pa Eiropu. Jā, ok. Es mazliet paklausījos arī dziesmas no Framest. Es paklausījos tieši 25. gada albumu, kas ir tikko iznācis. Tas ir tāds popsīgāks, pārējais, tāds džezīgāks. Jā, es paklausījos. Man ļoti patīk vēlmes, un man patīk solījums dziesmas. Ļoti patīk. Un man solījums, viņš man mazliet atgādina tā kā Frozen. Mazliet tādu vaibu. Man viņš liekas tik ļoti tāds mīļš un tāds reāli, ko no rīta varētu vienkārši mierīgi klausīties, pirms tu ej uz skolu, vai tu vienkārši kaut kur taisies vai, nezinu, gatavo ēst. Viņš ir tāds ļoti tāds mierīgs. Viņš ir tāds baigais mīls, viesuls. Bet man arī grupa vispār kā Framest, es paklausījos, jums ir arī ar Gustavo bijušas sadarbības. Tas bija pagājušajā gadā, Jā. Un arī ar Raimondu Paulu. Albums. Jā. Un koncerti. Jā. Ļoti foršas tādas... Neatsverams pieredzes. Jā. Ar visādiem big bandiem, ar radio big bandu, ar Jelgavas big bandu. Mums bija tāds Disney programma, kur mēs tur pārģērbos pa Ice Age vāveru un kaut ko skraidīja pa skatu. Un tad mums bija tur princeses, un tad mēs bijām kaut dinozauri un pērtiķi un vēl vis kaut kas. Un tad mums bija ar Kauņas big bandu arī tāds džezīgāka programma. Ar šauļos, man liekas, mēs arī piedalījāmies. Respektīvi, visu kaut kur mēs esam visu kaut ko darījuši. Mēs esam tādi, kā mēs paši sakam, ka akapela mūzika ir tāda bišķiņa tā kā tu esi tāds klauns. Tev tā kā cirkā ir bišķiņi jāizklaidē. Tu nevari būt tāds pārāk nopietns, tāpēc visu laiku ir jādomā par to, ka tā ir tāda izklaides, pat ne mūzikas, bet tāda izklaides sfēra, lai cilvēki smietos, lai viņi gūtu kaut kādas pieredzes, kaut kādas emocijas, kaut kas viņiem, kaut kam ir jānotiek viņos, klausoties akapela mūziku. Tā kā tur īstenībā ir tādi bezgalīgas iespējas un ceļu veidi, kā tu vari izpaust mūziku. Jā, man mazliet grupa Framest. Man atgādina grupu Pentatonics, jā. Jā, akapela. Un es tā kā klausos, man pilnīgi liekas tā kā bāc. Ir ļoti daudz akapela grupas, kuras tad arī vienā maisā ir ieliekams. Ir tāda džēza grupa New York Voices vai, piemēram, Naturally Seven vai Take Six. Visi, kas dara tikai visu mūziku ar balsīm, ir savā ziņā līdzīgs, vai Real Group no Zviedrijas, kur arī viens mūsu latvietis Jānis Strāzdiņš ir dziedājis savulaik. Tās jau arī ir tās influences, no kurām mēs smeļamies kaut kādu iedvesmu. Pentatonics, protams, ir tāds veiksmes stāsts, jo viņiem ir izpārdots arēnas, viņiem ir miljonus klausījumu Spotify, viņiem ir, viņi arī faktiski koncentrējas uz reālu popmūziku. Mēs vēl šķaidam un svaidam to savu mīlestību pret visādiem žanriem. Pagājušais gads ir tas mūsu tāds kaut kāds popsīgās iedvesmas gads kaut kāds, kad mēs gribējām kļūt jauni atkal. Britney Spears. Jā, bet Latvijā man liekas, ka šis žanrs tieši kas ir. Jā, akapela, man liekas, ka viņš nav tik ļoti izplatīts. Es neesmu dzirdējis ļoti daudz grupas, kas, piemēram, šo stilu tieši atbalsta un vairāk uztur. Jā, tev taisnība. Viņas arī varbūt nav tik, sauksim, komerciālas, izdevīgas kādam var būt, bet
Nu, mēs zinām, Latvijas Voices, bet Jā. no Latvijas Voices ir tāds diezgan varbūt kaut kas starp latviešu tādu akadēmisku un folku. Viņas nav tik popsīgas. Viņas ir tādas tāda kora skaņa vairāk, Jā. kas ļoti arī latviešiem patīk un ir tuva. Tad ir tādas jaundibinātas visādas gan no Domkoru skolas, tagad tādi jaunie ir Midnight Five, laikam saucās tādi puiši 5, kas sev nokomplektējuši. Nu, savulaik jau pirmie, protams, bija grupa Kosmos, kas bija, tu nezini, grupa Kosmos? Wow! Tur kādreiz dziedāja Šipsī un Reinis Ejans no Instrumentiem. Es zinu, kas tie ir par cilvēkiem. Nē, es zinu. Bija viņiem bija ar tām pandām. Pandas bija instrumenti, bet pirms tam viņi bija grupa Kosmos. Viņi pat ir pārstājuši Eirovīziju vienā gadā. Viņi bija pirmie tādi, kas viņiem bija arēnā koncerts savu laiku. Jā. Respektīvi, jā, viņi bija 6 puiši. Un viņi taisīja rītīgi foršas, visādas interesantas aranžīs un visādas arī šova elementus. Tur bija tik interesanti viņiem tādi ēnu teātri. Tad viņi tur parodēja visādus Ziemassvētku vecīšus un tur sniega skaņas. Un, ļoti, ļoti interesanti. Tu vari vienkārši pēc tam pasīties YouTube. Viņiem, man liekas, pat ir vesels koncerts pieejams, tas arēnas grupa Kosmos. Jā. Viņi ir tādi populārākie Latvijā. Bet viņi nav tā kā, viņi nav sevi pateikuši, ka viņi ir tā kā izšķīrušies. Viņi vienkārši ir paņēmuši lielu pauzi. Jā. Uz pauzes, jā. Bet es piekrītu tev, ka akapela mūzika aktualizējas tikai kaut kādā Ziemassvētku laikā. Jā. Tas asociēs tādu svētku laiku un mazāk varbūt ar kaut kādu citu. Jo man Pentatonix uzreiz galvā ir Ziemassvētku. Jā. Jo viņiem ir tā kā tās visas Ziemassvētku dziesmas. Jā, albumi arī ir specifiski Ziemassvētkiem. Jā. Bet es tā kā nebiju aizdomājusies, ka viņi ir arī tā kā kaut kas sākumā, kas par viņiem nezināju. Es nezināju, ka viņi ir tā kā grupa. Es domāju, ka viņi uzstājās vienkārši kā cilvēki tieši Ziemassvētku koncertos, kas ir tā kā sanākuši kopā un davai taisam Ziemassvētku maģiju tagad. Ne, viņiem visādas tematikas, bet akapela tiek spiesta vairāk uz Ziemassvētkiem un arī rādio skan tikai ap to laiku. Tā baigi vasarā vai pavasarī es neesmu dzirdējis, ka arī par rādio to rotētu. Bet tad jums tas nav izaicinājums tieši vairāk, tā kā, kad jums vajag piestrādāt pie tā, kad jūs gribat, lai jūs klausās arī visu cauru gadu, nevis tikai Ziemassvētkos, vai ne? Zini kā, ja tas būtu mūsu vienīgais projekts, mēs noteikti uz to ļoti, ļoti iespringtu, jo tas būtu mūsu vienīgais projekts, bet mēs katrs pats darbojamies vēl paralēli, 3, 4, 5 visādos projektos. Tur Beāta, piemēram, soprāns, viņa Dailes teātrī vienā izrādē piedalās. Viņa ir Tutas lietās piedalās. Viņai ir savi solo projekti. Viņai ir arī savi projekti ar big bandiem un citiem sastāviem, korporatīvie pasākumi un tā tālāk. Jānis arī viņš komponē teju visiem, gan bērniem, ansambļiem, gan liela formāta darbus un pats vada ierakstu studiju un tur ir ļoti daudz visāds. Viņam ir platforma skolēniem.lv, kas arī sadarbojas ar Latvijas skolu somu. Mums Roberts arī ir producents, komponists, tagad dzied, piedalās Supernovā, citiem zēniem sarakstījis visas iepriekšējās dziesmas, noproducējis. Tā kā mums ir ļoti daudz ko darīt bez Framest. Tāpēc es varētu teikt, ka mēs tā neiespringstam uz to, lai mēs būtu visu laiku super aktuāli. Jā. Mums pat īstenībā ir tāda fanu bāzīte, kas tieši gaida mūsu koncertu Ziemassvētkos. Tāpēc arī mēs pagājušajā gadā to mūsu 20 gadu jubileju albuma prezentācijas koncertu mēs uztaisījām vasarā. Bet Ziemassvētki bija tas mūsu mēnesis, kad mēs aktualizējamies, aktivizējamies un braucam tad arī koncertēt. Un cilvēki arī gaida, jo mums ir tiešām tajos mūsu koncertos mēs esam izdomājuši visas tādas figūras, kā mēs tā kā apdziedam šos svētkus. Labi, bet vairāk, piemēram, arī par tiem pašiem pasākumiem. Tu jau arī piedalies, vai ne? Tu biji koru kari 25. gadā Supernova. Starp citu, esmu piedalīsies koru karos arī kā dalībniece. Man liekas, ka tas bija tajā pašā 9. gadā. 9. Jo es atceros, ka es biju nokusi autotiesības, vai arī vēl nebija. Bet es atceros, ka es bastoju skolu pirmdienās, tāpēc, ka šovs bija svētdienās, un viņš beidzās ļoti vēlu. Un es dažās pirmdienās nebiju skolā. Tāpēc tas ir 9. gads. Jā. Tas ir wow! Reāli 9 sekotāji, man liekas. Tas ir tā kā Taylorai Swiftai, viņai ir tas 13. Viņai visu laiku ir 13. Laimīgais cipars. Jā, man, piemēram, ir 21. Es visu redzu 21. Vai, piemēram, pulkstenis vakarā 21.
Tad tas sanāk 3. Nu, ja tu viņu saskaiti uz 1. Jā. Bet tā kā burtiski visu laiku 21. Tā kā es redzēju. Tev ir to 21. Es visu, man tas liekas. Nu, man, piemēram, kad es nopirku savu mašīnu, es gribēju, lai man numurā arī ir 9. Man visu laiku tas 9, visu laiku 9. Gribētu 9 savā dzīvē. Jā, jo draudzens reāli par mani rēc. Tā kā, kad es visu laiku viņam saku, reku, redzi, cik ir pulkstens. Tā ir. Tur jau arī ir kaut kādi sakarības, ja tu redzi tur tos vienādos ciparus visu laiku, piemēram. Jā, nu labi. Jā. Tā kā korka arī man ir pieredze gan kā dalībniecei, gan arī kā vadītājai. Un tad ir tā kā interesanti, vai ne, paskatīties no tā cita skatu punkta, ka tu esi bijis kā dalībniece. Un arī kā kora vadītāja. Jā. Un tas ir tā kā nebija dīvaini. Ļoti dīvaini. Jo es ļoti ilgi vispār sevi sajūtu, kā otrajā plānā visu laiku baigi ērti. Vienkārši baigi tev neviens nepievērš uzmanību, tev pa lielam vienalga. Jā, dari savu lietu, kā tu esi tur iekšā, bet tu īstenībā tā bišķi no malas esi. Bet tad, kad tu esi tajā centrālajā plānā, tev liekas tāda atbildība uz tevi. Tu esi atbildīgs par visu. Jā. Tu nevari tā aiziet mājās, pagulēt un tad nākt uz mēģinājumu, un tad kāds cits jau kaut ko būs izdarījis tavā vietā. Jā. Tu esi tā, kura noteiks. Negribās sist to kulaku, bet tu esi tā, kas pateiks, kā būs. Jā, tā kā nesalīdzināmas lietas, jo atbildība ir 100 reizes lielāka, un tu esi 24/7 visu laiku tādā. Tev smadzenes visu laiku griežās, un tu visu laiku pieraksti idejas, jo tev arī deadline, tev ir nedēļa, lai sagatavotos. Bet tajā pirmdienā tev jau ir jābūt visam skaidram par svētdienu. Jā. Tu pirmdienā esi pamodies vispār, kas notiek no sērijas. Kā tu vari zināt, kas būs svētdien? Tāpēc tu vienkārši visu laiku tev smadzenes jāstrādā. Jā. Nereāli. Tas bija superīgi. Kā tu vispār nonāci līdz tam darbam ar saldu zelta kori? Labdien, Rūt, vai jūs vēlaties pielīties šovā? Jā, protams, ka es vēlos. Jā, man tas ir tik vienkārši. Piezvanīja un paaicināja. Laikam tev ir jābūt kaut ko drusku sasniegušam, lai tevi uzrunātu projektos. Tā man arī uzrunāja projektā, piemēram, Izklausies redzēts bija kādreiz. Tas bija 18. gadā, kad es piedalījos, es dabūju augsto 3. vietu. Jā. Un es vēl tajā laikā, es līdz arī šai dienai neuzskatu, ka es esmu mega populāra vai vēl kaut kas, bet 18. gadā es biju vēl mazāk pazīstama kādam Latvijas iedzīvotājiem. Un man jau vispār patīk visas tās avantūras, kurās ir kaut kas jāpārdēbjās, kaut kas jāatveido, kaut kas jāmaina, visu laiku kaut kas jāfiško, man ļoti patīk, tāpēc es arī, protams, tu pasties to laika plānu, tātad pavasarī tu izsvītro no sava gada. Tu būsi tikai tajā šovā, tu nevari neko citu plānot. Un tā es arī nofokusēju to visu savu enerģiju, visu savu spēku, visus savus ienākumus, visu es atdevu šovam. Jā. Tā es arī nonācu, un vienkārši mani uzaicināja. Jā, par to Izklausies redzēts. Man liekas, ka ir ļoti forša pieredze, ka tu vari katru reizi uzkāpt uz skatuves un būt pilnīgi cits cilvēks. Jā, un tas ir ļoti grūti. Tur bija 2 raidījumi dienā, tev jāiefilmē. Tas nozīmē, ka tev ir izkāpt no viena tēla. Un uzreiz otrā. Un tad mēģini pārtransformēties, kamēr tevi tur krāso un taisa. Tu vēl domā, kā bija tā dziesma, kā tur to balsi pārveidot un tam līdzīgi. Jā. Parši. Tas ir lieliski. Es vēlējos pētāt, varbūt jūs vēl kaut ko darat ārpus mūzikas, piemēram, varbūt jūs ceļojat, vai jums ir vēl kaut kāds, cits hobijs, ko jūs darat? Jā, man ir tam laiks, es tam atvēlu laiku, man ir ļoti īstenībā daudz hobiju. Es sākšu ar vienu, ja. Pirmais mans hobijs ir, es dodos pārgājienos ar zirgiem. Wow! To sauc par trail track. Jā. Es dodos pārsvarā, Latvijā tādus neorganizē daudz, neviens ar nakšņošanām teltīs un tam līdzīgi. Bet man ir bijusi pieredze Marokā. Wow. Tur mēs gājām 5 dienas, bet es tur esmu bijis kaut kāds 2 vai 3 reizes. Tā kā es reizi gadā kā minimums ļoti vēlos doties uz tādu. Un tagad arī es drīz došos uz Turcijā, uz Kapadokiju. Tur es būšu arī jau 3. reizi. Tu dodies ar zirgu kalnos, un tur pikniko, un tad vakarā tu guli teltīs, vai arī, ja tur, slikts laiks vai kā, tad tev aizved atpakaļ uz centru, uz pilsētu, un tad tu vienkārši, piemēram, Turcijā gara okeānu, tur uz 60 km stundā, vienkārši skrien. Kaut kādos tūkstnešos, tur sāls zaros, tur, tā kā Pinterestā, tā kā Instagramā, tā arī
realitātē. Dzīvē, jā, Reāli jā, tas jā. tā ir. Nu, ļoti ekstrēmi. Dažreiz ir tādas šauras kalnu takas, kur tā kā lejā ir reāli tā kā krauja, un tas zirgs iet pa to šauro taku. Un tu viņam uzticies. Jā. Jo viena kaut kāda lieka kustība un vienkārši jūs viss. abi uz redzēšanos. Jā. Nu tā, interesanti, ļoti interesanti. Tas ir mans hobijs, tā ir mana mīlestība, tas ir mans adrenalīns. Tad no pagājušā gada es pievērsos arī motokrosam. Wow! Tas ir mans bērnības sapnis, tas jau man bija skolas laikā, tikai es baidījos. Varbūt, jā. Kaut kā likās, es pateicu sev, man nav laika vai tam līdzīgi, Jā. bet es braucu līdzi onkulim uz gonkām, tur no rītiem cēlos un braucu, un tad uz tos močus klausījos. Es nevaru, man vienkārši... Asinis viss tur adrenalīns man uzreiz. vienkārši acīs vienkārši dzirkstels. Un man draudzenes dzimšanas dienā uzdāvināja 3 treniņus pie Latvijas vairāk kārtējā čempiona. Kurš tagad ir skaitās tā kā mans treneris, par ko esmu šausmīgi priecīga. Jā. Un es vienmēr braucu ar tāda maza meitene. Es atgriežos kaut kādā savā skolas laikā, varbūt arī. Man onkulis iedeva tagad moci, man ir mocis. Un tagad es gaidu, ka būs siltāks laiks, jo es neesmu tik profesionāli, lai tur tagad pa sniegu, pa ledu ņemtos vai pa šausmīgām smiltīm, tāpēc es vēl braukāju pa tādām. Es esmu bijusi arī tā kā trasē, drusciņi palikusies. Bet šovasar es tā kā dodos atkal uz to savu mērķi. Mans mērķis ir piedalīties vismaz vienā sacensībās. Wow. Es sākumā teicu, ka es gribētu nobraukt vismaz, vienkārši nobraukt, pabeigt līdz beigām, bet tagad es pat sajūtu, kā tas ir, ka tu kādu apdzeni. Jā. Mums treniņos bija, mēs braucām ar kaut kādiem džekiem, un es to džeku apdzinu. Un man bija vienkārši tāds, oh my God! Jā! Oh my God! Jā, tā kā tas ir mans otrs hobijs, kas man sagādā šausmīgu prieku, un jūs redzat, kā es tikko aizdegos par to. Jā. Man patīk, man ir suns, labradors, un man patīk, nezinu, vai to sauc par hobiju, vai vienkārši tādu brīvprātīgu obligātu darbu uzdevumu, bet mēs ejam pastaigāties ar suni. Visu kaut kur gar jūru, pa mēžu un uz parkiem un tā. Un es lieku puzli. To vēl puzli. Jā, šobrīd es lieku 6000 gabaliņus. Wow. Tas attēls man tāds nav interesants, bet 6000 gabaliņu. Un man vēl priekšā gaida kaut kādas 4 puzles, kuras es dažreiz nopērku. Jo man, es ieeju depo, tur ir šausmīgi daudz puzles, un tās arī pērku. Bet es dabūju arī kaut kur pa citiem galiem. Jā. Tad mēs zinām, ko Rūtai dāvināt. Puzles. Jā, vai moci jaunu. Vai moci. Jā, zābakus, piemēram, ļoti dārgi zābaku močiem. Tā kā tie ir man tādi 3-4 tādi foršākie hobiji, kas man sagādā nereālu prieku un par kuriem es vienmēr smaidu par to iedomājoties un es novēlu arī, lai katram ir tāds hobijs, kas aizrauja elpu. Es tieši gribēju pajautāt, varbūt jums ir kaut kas, ko jūs vēlētos mūsu klausītājiem atstāt, kā piemēram, varbūt kaut kāds padoms vai arī kaut kāda reāli informācija, ko jūs vienkārši vēlētos atstāt mūsu klausītājiem par tādu piemiņu, ko cilvēkam reāli ņemt dzīvē sev līdzi. Gribētos teikt, pēc iespējas ātrāk saprast kaut kādas lietas, un to var saprast tā, ka tu klausies vecāks cilvēks, un viņi tev nevis māca dzīvot, bet dot vienkārši tādus reālus ikdienišķus padomus, par kuriem tur var aizdomāties, jo nevelti viņi vienkārši runā kaut ko, ko viņi runā. Bet man liekas, ka ja arī tu vēl kaut ko nesaproti, vai nezini, vai tu maldies, vai tev šķiet, ka tev patīk tik daudz lietas, es teiktu, izmēģini visas lietas, lai saprastu, kura tev tad visvairāk patīk un pa kuru tu dedz. Man gribētos teikt, neklausi citus, neļauj tikt ietekmētam no citiem, jo tas banālais teiciens, ka tā atbilde mīt tevī, tā arī ir. Tas, uz ko tevi velk, tas, uz ko tevi dzen, tas ir noteikti arī ir tas, kas tevi gaida un kas tev ir vajadzīgs. Jo bieži vien lielākās kļūdas tiek pieļautas tad, kad tu paklausi kaut kam, kuram liekas, kurš it kā ir zinošāks par tevi, bet īstenībā tu pats zini, ko tu gribi. Un ja tu nezini, tad man liekas, ka ļoti, ļoti forša lieta ir pierakstīšana, rakstīšana uz lapiņām, uz papīriem. Vienalga, kas tev nāk prātā, vai kaut kāda traka ideja, nezinu, tu biznesa ideja, piemēram, tu gribi ražot kaut ko, kas tev liekas nav ražots, vai ir ražots, vai vienalga. Pat ja ir ražots, tu vienmēr arī ar to ideju varēsi izcelties, ja tu dedz uz to. Galvenais mēģināt.
galvenais degt uz kaut ko. Degt. Jā. Labi. Tā kā tā. Paldies, liels! Man bija ļoti jautri. Paldies tev. Es ceru, ka tev ļoti patika. Jā, un es neizstāstīju pat pusi, ko es būtu gribējis pastāstīt, bet man ļoti patika tev parunāt. Ļoti patika. Varbūt mums vajag otru sēriju. Jā, ja tur vēl tur hobiju visādi radīšanas un tādas lietas. Varbūt mums vajag otru, jā. Jā, varbūt mums vajag savu podcastu. Vispār podcastu. Man ir viens podcasts, jā, mēs ar podkāsts vokālistiem mikrofons, kur mēs ar manu kolēģi Santu Šilleri rītīgi runājam par dziedāšanu. Tur arī degam pa to lietu un tā. Nu, dedziet pa kaut ko. Jā. Tad ir vajag. Nav vairs šitas, bet ir vajag. Labi, šīs pozitīvās nots. Paldies, ka jūs mūs šodien klausījāties. Un tiekamies nākamajā epizodē. 10.